Sveicināti, mīļie draugi! Apsveicu jūs ar mūsu jauno sezonu Ageless with Dr. Jāna, un es ļoti priecājos. Mēs šodien iedziļināsimies ļoti interesantā sarunā, tādā, teiksim, gan dvēseliskā, gan arī harmoniskā sarunā ar manu brīnišķīgu viesi, ar Maju Freinfeldi. Sveika, Maija! Sveika, Jāna! Paldies, ka tu atradi laiku un ir atbraukusi arī no Luksemburgas. Tu dzīvo Luksemburgā. Un es esmu izmantojusi šādu iespēju tevi noķert, kad mēs abas esam Rīgā, un aicināt tevi pie mums, lai tu varētu padalīties ar savu brīnišķīgu personību un arī padalīties ar jogas noslēpumiem un vispār, kas ir kundalīni joga. Paldies, paldies, paldies. Es vienmēr labprāt stāstu tieši par kundalīni jogu, mazāk par sevi, bet vairāk par jogu. Es tieši gribu runāt par tevi, jo tu, Maija, es zinu tev ļoti jau vairākus gadus, ļoti sen. Manuprāt, mēs vairāk par 8 gadiem vai 7 gadiem. 2017. 2017. gads, jā, un mēs dzīvojam tagad vēl 25. gadā. Tas nozīmē, ka tik tiešām ļoti sen, un es esmu ļoti pateicīga, kad Instagramam vispār, teiksim tā, jā, jo tur cilvēki satiekās laikam, tāpēc, ka tur augšā ir lēmts satikties un, teiksim, kopīgie intereses sakrīt, jā, teiksim, šis vilnis kopīgais, un tur mēs arī iepazināmies. Un, pastāsti man, varbūt tu atceries mūsu iepazīšanās ceļu? Jā, es ļoti labi atceros, tāpēc, kad kāds bija padalījies ar hashtagu skrienām kopā. Un es tā pastījos, un piesakot tev. Jā. Un tad es arī sāku izmantot šo, mēs skrējām kopā. Un tas bija pirmais tāds, ka vispār mēs Instagramā, ka es sapratu, jā, un tu cīnījies ar kaut ko, un es arī cīnījos. Un es biju tajā momentā savas dzīves zemākajā punktā reāli. Un tas bija arī moments, ja 2017. gadā, ka es sāku jogot, jo, nu, kā saka, parasti uz jogu vispār cilvēks aiziet kad? Nu, tad, kad ir galīgi slikti, jo parasti jau, nu tā, kamēr mums ir labi, kamēr mēs tur peldam, nu bišķiņ pavingrot, bišķiņ kaut ko, jā. Un tad man bija tā, ka es biju gatava visu darīt, lai es vienkārši sāktu sēsties labāk. Un tas bija tas mirklis, kad arī ar šo hashtagu skrienam kopā, mēs ar tevi satikāmies. Cik brīnišķīgi, tomēr tik tiešām šī komūna un tāda emocionāla tuvība, viņi tomēr dod spēkus un dod arī, teiksim, šos motivāciju, tomēr iet tālāk cīnīties un, teiksim, izlīst no savas viss tāda smagākā un zemākā punkta. Ja? Taču šobrīd tu esi tur, kur tu esi. Tu esi, kā es vienmēr saku, cilvēks, aiz kurā paliek ziedi. Jā, vienmēr. Es atceros, tu esi pateikusi to teicienu gadu atpakaļ, un tas nav tev vienkārši tāpēc, ka tu esi tāda blondīna, skaista, ziedoša, eleganta sieviete. Tas ir tavs iekšķīgais saturs, un tas ir ļoti kvalitatīvs un patiesi, jā, jo es tik tiešām esmu komunicējusi ar tevi gan dažādos projektos, tu esi palīdzējusi mums vest jogu, paldies tev par to, gan arī, protams, to jūt tūkstošiem sievietes, kas ir tavā aurā. Pastāsti man lūdzu vairāk par to ceļu, kā nonākt uz to punktu B, jo šobrīd tu esi tāda ļoti gaisīga, iedvesmojoša, jā, sieviete, kas tik tiešām dod to gaismu ikdienā, jo es domāju, ka mēs sievietes sastapamies ikdienā ar tik daudziem tūkstošiem problēmu, jautājumu un šķērsļiem, kad šobrīd man gribās dzirdēt, kā tu esi nonākusi no sava punkta A 2016. gadā, kad tur bija tur, kur tu esi bijusi, kad mēs esam satikušās, un tagad caur 7, 8 gadiem tu esi šeit, un es skatos ar tevi, un man ir tāds iekšīgs gan lepnums, gan arī liela tāda motivācija un iedvesma. Nu jā, tas no tā punkta A uz to B, man liekas, tas ir tas pirmais. Ir pats grūtākais, jo tad tu sāc tā kā saprast, nu, ka tev vai nu tev ir bāze, uz kā atspērties, vai nu nav. Un parasti jau, ja tu esi galīgi tajā tur mīnusā aizgājis, ka tur nav bāzes, un tev ir jāsāk veidot disciplīnu iekšā, jā. Un es lēnām sāku radīt savu disciplīnu. Lēnām es radīju ieradumus, un es arī ar to visu dalījos Instagramā visu laiku paralēli. Stāstīju to, ko es darīju, to es stāstīju, ko es darīju, to es stāstīju.
un tādiem maziem solīšiem, un tad lēnām es nokļuvu arī jau kundalini jogā, kur vispār viss ir par to, ka pirmais cilvēkam, lai viņš būtu cilvēks, ir disciplīna. Tāds īstena joga galvenais rīks ir disciplīna, no kā mūsdienās visi baidās. Jo mums vajag tikai to ātro baudiņu, mums vajag tāds, nu es te plūstu, un tā plūsma ir arī pārprasta. Jā, cilvēkiem liekas, ka taču jāplūst, viss ir jābauda. Protams, tam arī laiks un vieta. Ja tu pirms tā esi varējis būt tajā savā iekšējā, tādā, varētu teikt, tādā tā kā karavīra stāvoklī, ja, ka tu izdari, tu zini, un pēc tam. Un tā, kad tu lēnām, maziem solīšiem tu sāc veidot, tu neprasi daudz no sākuma, tu prasi no sevi, tu neej 10 000 soļus, tu izēji vispār ap māju tikai apkārt. Bet karavīra stāvoklis nav pret sievišķību, nav pret to, ko mēs tagad skatāmies un lāsam visos sociālos mēdījos un tīklos, ka jābūt sievietei, jābūt tādai plūsmā, jāatļaujas neko nedarīt un tikai patērēt. Bet tas tā nav. Man ļoti patīk šis jautājums, tāpēc, kad mēs īstenībā varam sievieti būt tikai plūsmā, tad, ja tevī ir iekšā tas, tu sacentrēsi sevi, tu zini, kur ir tavs kodols, un tu visu laiku viņā, tu vari baudīt, tu vari plūst, un tu momentāli vari forši pārslēgties uz to savu iekšējo kodolu, un atkal tu dari tas, kas tev ir jāizdara, un tu negaidi, jo tad, kad tev ir tas iekšējais karavīrs, saucamies tavs, jā, it kā, jo mums ir visiem tātad vīrišķa enerģija, sievišķa enerģija, un ja mēs ar viņām forši spēlējam, un mēs zinām, kurā momentā es pārplūstu no vienas uz otras, es varu visu, man neko nevajag no ārpuses, un tad, kad sieviete var pati sevi sajust, tad visās viņai nav vajadzīgs, ka viņai kāds kaut ko iedos, ka viņai kāds pados. Viņai nav problēmas, protams, ja viņai iedod, ja viņai padod, bet viņai vairs nav manipulējama. Un tajā momentā viņa kļūst principā, un tad sāk strādāt šie visi mūsu smalkie 10 ķermeņi, mirdzošais, kurš ir karaliskais, jā? Un viņa patiešām var būt arī karaliene. Bet nevis tāpēc, ka viņa gaida, ka viņai nāks kāds, tu nesīs karalienē pie kājām kaut ko, bet ka viņas iekšējais kodols ir tik spēcīgs, ka viņa sāk mirdzēt, un viņai jau tāpat beigās, varētu teikt, nekas nav jādara. Viņa dara, un tāds it kā no vienas puses tu esi ļoti spēcīga, no otras puses ļoti maiga. Un kundalini joga jau vispār sievieti atver to, ka šī jušana, jā, tas ir tā tantra, baltā tantra, jā, ka gaisā sāk ar tevīm veidoties tas lauks. Nu tāds, un tur ir, kad tu sāc pārvaldīt šīs enerģijas, vīrišķā, sievišķā, plūdums, maigums, stingrība kaut kur, un tas ir viss tāds... Kā kaķene? Jā. Brīnišķīgi. Pasaki, lūdzu, vai tev bija tāds moments, jo es domāju, ka šobrīd arī vairākām sievietēm laiki ir tādi dažādi, teiksim tā, mums ir gan pacēlumi, gan arī kritumi. Un, kā es zinu, kad bieži vien cilvēki izvēlās ātro dopamīnu, jā, teiksim, apēst kaut ko saldu, izdzert glāzi vīna un vispār šīs pavadīšanas laiks ar alkoholu kults ir ļoti elegants. Un vai bija tāds etaps, kad, nu, teiksim, tu arī meklēji kaut kādus, teiksim, savus ātros dopamīnus, līdz tu esi atnākusi jogai, jo šobrīd to, ko tu saki, tas ir ļoti grūti, un es strādājot ar pacientiem, es bieži vien dzirdu ar realitātēm, ja? Jo šobrīd tas līmenis, par ko tu stāsti ar tādiem kvalitatīviem dopamīna instrumentiem, tas, kā saka, augstākā pilotāža, ja? Un tas aizņem laiku, tas aizņem enerģiju, un tas aizņem arī tādu disciplinētu uzvedību, ja? Un lielu motivāciju, ja? Bet, diemžēl, no šobrīd ikdienā es sastopos ar dāmām, sievietēm, kuriem grūti atrast to iekšķīgu atbalstu, jā, un viena glāzīte, otra glāzīte, jā, un tev šķiet, ka katra diena ar vien smagāk, un izejas nav. Un varbūt tu vari iedot kādu ieteikumu, kā tad tomēr labi būtu rīkoties, lai mēs varētu aiziet uz to B punktu. Jo, nu, tā kā tu saki, es arī tajā 2017. arī biju pasākusi. Kaut gan pirms tam es vispār alkohols nelietoju, nu, pat cik tev man bija bērni maziņi, jā, un tur ar alkoholu kopā tas viss neiet.
tomēr 3 bērnu, viņi visu tādu secībā, jā, tad tur alkoholam īsti vietas nav. Bet tad bija moments, kurā es arī jūtu, kad vīna glāze vakarā, vīna glāze tur piekdienā, vīna glāze jau arī trešdienas vakarā, tikai jau pie vakariņām. Un sākās, es jūtu pati, kad es tā kā zaudēju tādu jušanu vispār visā, jā. Un es ļoti labi saprotu, ka ļoti daudz cilvēku arī pat nejūt, kurā momentā tas tu vairs nekontrolē. Un man pilnībā jogā nāk ļoti daudz sievietes, kuras tā arī saka. Viņas parasti nesaka uzreiz, viņas saka, tā, kad jau viņas apmēram tiek galā ar šo problēmu, ka viņas saka, ak, Dievs, Māja, es tikai tagad saprotu, kur es jau biju nonākusi. Un tā kā tu saki, jā, kad notrulina to sajūtu, jā, un kā tikt uz priekšu. Un man ir tikai viens, ko es varu teikt, to, ko es zinu pēc sevīm, jā. Es varu tikai dalīties ar to, kas mani palīdzēs, jā. Un tā patiešām ir joga, tās ir elpošanas, tās ir meditācijas. Un aktīvās, nevis tādas vienkāršās, jo kundalīni jogā ir ļoti daudz. Mums liekas, ka meditācija ir tikai, ka mēs sēžam, sapņojam, skaistā pozā. Un iztēlojamies, un tagad skrien kaķīši. Mums ir meditācijas tāds arī aktīvā formā, kur mēs ar elpu dinamiska kustība. Ja? Un te, es teikšu godīgi, man ļoti daudz kam pat nav izskaidrojumi, kā tas darbojās. Vai kurā vietā mēs tur uzspiežam ar pirkstiem kaut kādu mudru, ja? Bet tiešām cilvēki pārstāja lietot alkoholu, tiek vaļā no smēķēšanas atkarībām, no ēšanas atkarībām, bet starp citu, visātrāk mēs tiekam galā, šobrīd es jau grupā, man ir vairāk kā 200 cilvēki, kas nāk jogot, visātrāk ar kundalīni jogu mēs tiekam galā, tā ir smēķēšana, alkohols, visilgāk atkarība tas ir ēdiens. Tur ir tā, kad jo mēs jau turpinam ēst, jā, tur ir jāmācās vēl pārējie visi šie te mehāniski, bet īstenībā tiešām caur elpošanu, caur šīm somātiskajām, ko tagad dēvē par somātiskās prakses, jā. Mēs varam panākt absolūti, ka mums izmainās. Tur galvā notiek brīnišķīgas lietas, un, piemēram, Kirtenkrijai, kas ir, viņai pat ir pētījumi pirms un pēc smadzenes. Es tev pēc tam varu pārsūtīt, kas ir ļoti interesanti, kad patiešām meditācija maina mūsu smadzeņu stāvokli. Pilnīgi piekrītu šeit no vienkārši papildināšanas. Tu papildini, jā, jo tu kā mediķis vari papildināt. Es varu izskaidrot, tik tiešām tu esi tas praktiskais, reālais gadījums, un tev ir tavi mācekļi un, teiksim, tavas sievietes, kuras arī to visu piepildina tagad dzīvē un kļūst laimīgāks un veselīgāks. Ja? Bet, ja mēs skatāmies dziļāk no medicīniskā viedokļa, tātad visam tam pamatā, protams, ir šī trauksmainība. Ja? Gan smēķēšana, šīs repetitīvās kustības, ja? Gan arī alkohola, tas ir realitātes nepieņemšana. Ja? Tas viss ir ļoti kopā tieši saistīts ar trauksmainību. Un caur šīm elpošanām, caur šīm, teiksim, arī vagālā nervu stimulāciju, ja? Mēs varam gan nomierināt mūsu emocijas, gan arī smadzenes, gan arī, protams, ietekmēt mūsu tieši hormonālo sistēmu un neirotransmiteru sistēmu. Līdz ar to arī gūt šo reward, jeb baudas atgriešanas mehānismus, dopamīnu gūt, kurš būs ilgstoši. Ja? Un šobrīd tā tas arī strādā. Bet pastāsti man lūdzu vairāk, kāda ir tava ikdiena, ja? Kāda šobrīd ir tava ikdiena, kādi ir tavi noslēpumi, ja? Jo tu esi arī skolotāja, bet arī mēs ar tevi varam paskatīties un pateikt, wow, tas reāli strādā, ja? Tā kā, jo, zini kā, mēs redzam šobrīd, mēs esam tik ļoti pārslogoti ar sociālajiem mēdījiem, ar informāciju, kas visu laiku miljardi informācija ienāk mūsu smadzenēs. Un tas ir par daudz un par smagu. Un, protams, ļoti grūti izfiltrēt, kur ir realitāte un kur nav realitāte. Jā. Un šeit sēž reāls gadījums, jā, realitāte. Tiešām brīnišķīga sieviete, kas ir vesela, kas tiešām dara to, ko runā. Un tas mūsdienās šīs reālais piemērs ir ļoti liels rētums, jā. Un šīs arī ir tas dimants, jā. Pastāsti tad lūdzu man par saviem ikdienas rituāliem, noslēpumiem. Ir lietas, ko tu dari gandrīz kā nekad, un ir lietas, bez kurām tu tā kā nevari. Sāksim ar to nekad. Laikam tas ir pirmkārt alkohols. Tas pilnīgi, tā kā es pat jūtu smaržu. Es viņu sajūtu gaisā, es varētu teikt tā, ka es saku, iedod pasmaržot to vīnu, es smējos, ka ballīties esmu mostītājs, es citiem lieku, man ir pilnīgi vienalga pārējiem var lietot. Tā ir viņu pieauguši cilvēku atbildība, bet tas ir tas, ko es nekad.
protams, arī nekad ir par kaut kādiem pārtiks produktiem, jā, ko es vispār neēdu. Kādi? Bet mums ļoti interesanti, kas jogā ir nekāda. Nekad tā ir. Slaida skaisti un labs piemērs. Nekad ir principā viss, kas ir kaut kāda tāda gatavā konditorija, pirktā, kuras nezinu, kas ir iekšā. Nu, es negribu, man nevajag. Tāpēc Māja aiz kadra ir atteikusies no mafiniem, ko es esmu atnesusi, jā. Tagad man ir skaidrs, jā. Jā. Es tiešām, tas ir tāds, jā, kad tad, kad es nezinu, kas ir. Es ticu, ka tas ir labas mafinas, bet nekad es cenšos, ir, protams, dzīve, es neeju gulēt vēlu, es eju gulēt laicīgi, es ievēroju miega higēnu. Protams, ja ir pārlidojumi kaut kādas lietas, ka tev izjās šo miega, tad ir ļoti grūti atgriezties, jā, manās analīzēs tas bija manāms. Un, ko es vēl nekad, es neatrodos tur, kur es negribu būt. Es esmu tikai tur, kur es tiešām vēlos būt, ar ko es vēlos būt, un es sevi nenododu. Es neizdabāju nevienam, man ir arī pat Instagramā maz sadarbības vai vispār kaut kas, jo es nerunāšu un es neklusēšu. Es redzu, ka nav ok, es saku, ka nav ok, un es sev nedaru pāri kaut kādu, tagad man te jāievēro kaut kādam, nē. Es esmu pati par sevīm savā tādā, kad es negribu sevi spiest, kaut kur turēt, kaut ko iekšā gremot, jā, tas viss pēc tam tāpat nāks ārā, un tad tas nāk, tad ir atkarības, tad ir vajadzīgs tas, visur, kur mēs sevi ikdienā, vienkārši mēs sevi nododam. Nu jā, tas disbalansē, jā, un tie labie savukārt, ko es vienmēr daru, jā, tas ir, kad atver atsteņus to sev, vienkārši saka, Mariņa, ir vēl viena brīnišķīga diena, ja es ar sevīm pati parunājos. Pirmais no rīta tāds, ka, un tad, protams, es neizlaižu mēles tīrīšana, tad ir siltais ūdens, tad ir, protams, joga, jā, jo ja gadījumā nav laika, ja pat fiziskajai krijai, tad elpošanas, tas ir vienkārši obligāti, jo tā ir mūsu prāna, tā ir mūsu dzīvības enerģija, un es jūtu, ja pat es samazinu laiku, ir dažreiz cilvēki, mēs kaut kur, ir citreiz, ka ir jāskrien, jā, un tu esi tur, tā kā būs tagad, es būšu vēl naktī no meža parka, jā, un zinu, ka no rīta man būs atkal jau tā, kad es jau, kad es samazinu to laiku, bet es to jūtu. Un tad, kad tu saproti, ko tu vari iegūt, tu jau ej uz to, jā. Tas ir kaut kas tāds, tā ir enerģija, jā, un, protams, ko mēs iegūstam enerģiju. Un kas ir mans ieradums? Brokolis. Un avokādo no rīta brokastīs. Obligāti, jā. Bez tā es, vienkārši, man ir ļoti grūti, bet, tie, kas mani zina jau, viņi arī vienmēr, lai man ir brokolis un melnās šokolādes gabaliņš katru dienu ar vienu datavu. Tātad melnās šokolāde un datavu. Guilty pleasure. Un es visiem stāstu, kad, man saka, jā, tu visu sev atsaki. Es saku, es neatsaku. Es saku, es sev dodu. Iedomājieties, es katru dienu ēdu šokolādi. Jā, viņa ir melnā. Tāda kārtība. Tu izvēlies kvalitāti un tas, kas tev rada baudu. Maziņš kaut kas, es vienmēr saku, kad man kaut ko gribās, tā ļoti. Tas varbūt, es pat neskatos ne uz cenu, ne uz ko, bet tas būs kaut kas maziņš. Un es tiešām to, tā, ka tu izbaudi, ka tas ir tāds... Ļoti skaisti, ļoti skaisti tādi eleganti sieviešu rituāli, veselīgi. Bet gribētu parunāt maz druscītiņ par mīlestību. Pastāsti man, es esmu lasījusi par tādu tantru, un te šobrīd sarunā arī mums esi ierunājusies par tantru. Es pat zinu, kas ir tāds tantrisks seks, jā. Kas tas ir un kā ar to nodarboties? Praktiskais ceļvedis tantriskam seksam. Tā, tagad tu man samulsināji, jo meitenes arī pagājušajā, kad bijām Malagā uz jogas retrīti, viņām ar šī sadaļa interesē beigās visvairāk. Un, mēs esam trāpījuši. Jā, un tas ir tad, kad mēs pirmkārtām ejam ar partneri kopā, nevis lai paņemtu, bet lai dotu. Un parasti tam ir jābūt tas ir jau nevis vienkārši fiziskā saskarsme, bet tā ir dvēseļu saskarsme, tā ir garu saskarsme, kurā, ja tā varētu teikt, abi kopā paceļ šo kundalīni enerģiju, kad mums no lejas čakras mēs saskaramies ar tām lejas čakrām, jā, un kā abi partneri sajūt,
šo te, kā šī enerģija plūst uz augšu, jā, un kad abiem ir šeit šī sajūta, jā, ka tā kā gaismas vilnis, tad to principā sāc, ka nerunāsim tālāk detaļās, jo citādāk mums liks visur šo, tev būs pī raidījums, jā, ja stāstīšu vēl vairāk detaļās, bet mēs paliksim pie šī te, nu pēc tam jau kaut kur, varam kaut kur vēl par to runāt smalkāk, jā, bet tātad tas ir enerģētiskā līmenī saplūšana, un kurā cilvēki tiešām sajūt viens otru šo te enerģiju. Jā. Tas nav tikai tā, ka mums saskarās miesa. Un tantra par arī, kā es teicu, jā, par to, ka šis smalkais plāns, un tad, kad sieviete, nu tantra bez jogas nav tantra, es teikšu arī tā, jo mēs sagatavojam savu ķermeni, jo joga jau mums sagatavo, nu, principā, tā kā man, kad es joguju, nu, ja tagad jāsaka tā, tev man jau puša akts būs, vienalga tantriskais ar manu partneri, jo tu jau automātiski esi tā, ka tev paliek āda, tev viss paliek tik jūtīgs, ka nav vajadzības pat pieskarties, nu, patiesību sakot. Nu, tu sajūti vienkārši, nu, tev tā, nu, jau smalkais ķermenis, nu, tu jau jūti to partneri, tu jūti to cilvēku, jā. Tad tavs lauks jau darbojās gan uz viņu, gan uz tevi, tas ir tāds, nu, Bet sanāk, ka partneris arī viņam jābūt tādam apgreitotam kā tu, jā? Tādā pavisam savādākā līmenī, vai tu dodi to enerģiju? Kad arī, kad kundalini jogā mēs arī ļoti daudz esam runājuši ar tādām, nu, kas ir pasniedzies, nu 50 gadus, jā, pašas, un kā viņas arī smējās, pietiks, ja vīrietis vienkārši iet un dara savas lietas, un sieviete sēž uz paklājiņa, jo sievietei ir šie divi nimbi, sievietei ir šī aura daudz spēcīgāka, un viņa arī var pacelt šo vīriešu enerģiju. Un vīrietim, nu, kā es smējos, laikam meitenes viņiem mieru, lai viņa iet, viņa dara savas lietas, un vienalga, kas ir interesantākais, ka agrāk vai vēlāk viņi sāk interesēties. Viņi paši tā kā, ko tu tur elpo, jā? Un kaut kādā momentā viņi nesēž varbūt klasiski. Vīrietis meditē savādāk. Jā, ne visiem viņiem vajadzīgs ir tas, ka, teiksim, tā kā mēs to daram, jā. Viņiem ir viņu meditācija, un vīriešiem ir, viņiem cita enerģija, viņiem savādāk, jā. Tā kā nespiežam viņus sēsties uz tā paklājiņa, daram pašas, un viņam arī tiek. Tā kā mēs jogojam tiek visiem mūsu mīļajiem, visiem mūsu radiem, visiem tiek, jā. Jo... Tātad galvenais ir parūpēties par sevi? Jā, par sevi. Tu iedod visu sev, tu iedod sevī šo enerģiju, un tad jau tu vari ar viņu dalīties. Ko tad mēs, ja mēs neesam sev iedoši, ko mēs dalīsimies? Tā kā mīļās dāmas vispirms sev, un tad jau arī partners, kā saka. Tas nav egoisms. Arī. Tas ir vienkārši īstenībā, mēs būsim ļoti dāsnas pēc tam. Jā. Tas ir ļoti interesanti. Tātad vienmēr sakot, tantra, tas ir vairāk, nu, tomēr par enerģijām, jā, un vispār joga, un jo īpaši kundalini joga ir hormonālā joga, cik es saprotu, jā. Un tā kā es esmu tā kā hormonāls speciālists, un tā ir man tā kā viena no stiprām pusēm, es saprotu, ka hormoni arī ir saistīti ar enerģiju, ar stresu, ar to, ko mēs domājam, ko mēs izjūtam, un tas atspoguļojās tieši mūsu asins analīzēs. Ja? Tā kā sanāk, mēs šeit ļoti tādā garīgā līmenī esi ļoti vajadzīga, un es tajā objektivizācijas līmenī, tajā matērijā. Ja? Jā. Pasaki man vairāk, pastāsti par to hormonālās jogas atšķirību no parastās jogas, kas tas vispār ir, jo es domāju, ka mums ir ļoti daudz meitenes, kas tā kā nejogo, bet grib sākt jogot, ja? Un man šķiet 35+, tas ir īstais laiks, kad tev ir jāsāk domāt par savu jaunību, ilgmūžību, veselību un kvalitatīvās dzīves nodzīvotajiem gadiem. Un kā mēs šeit varētu pieslēgt tavu zināšanas jogu, kundalini jogu, hormonālo jogu šajā visā aspektā? Un kāpēc? Nu, redz, ja man teikt jāsaka, kāpēc? Es tagad domāju, var runāt no dažādiem aspektiem, jā, bet tīri tā tehniski, ka kundalini joga arī sauc par šo hormonālo, jo mēs jau uzreiz strādājam pilnīgi uz visu. Jā. Mēs strādājam caur skaņu, mēs strādājam caur kustību, caur koncentrāciju, jā, caur ķermeņa šiem te asanām. Un lielākoties kundalini joga jau ir tieši šeit viņi darbojas. Mēs tieši šeit, kur ir izvietots centrs, jā, kas mums visa mūsu sistēmas arī šeit ir izvietotas. Jā. Tas ir saistībā ar čakrām? Jā, kā? Es neesmu ļoti eksperta. Jo, ja tu pastīsies čakras un mūsu hormonus, kur mums ir galvenie, patiesībā sakot, mēs varam salikt viens stabiņš būtu, kā mēs izskatāmies no šķērsgriezuma no iekšpuses un čakras.
ja mēs viņus tā savienam, viņas ļoti skaisti pārklājās. Un tur, pa orgāniem. Jā, pa orgāniem. Endokrīniem orgāniem, tad mums ir hipotalāms, hipofīzis, tālāk vairogdziedrs, tad virsnieres, solnītes. Jā. Un tas tā skaisti sazīmēs. Un cik ļoti interesanti, kas vienmēr saku, iedomājieties, mēs šobrīd, mēs to zinām, tāpēc, ka mēs to esam izpētījuši, ja mēs zinām, kur atrodas. Bet čakras te viņi uzzīmē, tas bija cik tūkstošiem gadu atpakaļ. Viņi to visu nevarēja zināt, jā, bet viņi jūta šīs enerģijas un šie centri atbilst. Un, respektīvi, ja, piemēram, sievietei ir izsists, piemēram, šis olnīcu centrs, jā, nu, teiksim, respektīvi ir agrīna olnīcas izsīkšana, jā, aminorē, piemēram, vai agrīna menopauze, vai premenopauze sākusies kaut kāda sarežģīta, vai vēl kaut kā endometrioze. Un tad vienmēr sakot, šīs centrs ir izjūtas, jā. Tad mēs varam arī iedot tādas nodarbības, vingrinājumus un kustības, kas tieši aktivizēs mikrocirkulāciju un tā tālāk tieši šajā centrā, vai kā praktiski tas varētu būt? Tieši tā. Kad mēs pastrādājam vairāk uz lejas trīsstūri, jo, nu, kā es vienmēr saku, lejas trīsstūris tās pirmās 3 čakras, kurās ir tātad šī pirmā mūsu zeme, jā, kas ir mūsu sazemējums, drošības sajūta. Drošība. Jā, drošība. Otrā čakra, kas mums ir tātad, tas ir ūdens elements, tur ir mūsu emocijas visas, visa gama. Emocijas, jā. Un trešās vēl mums ir saules centra, kas ir trešā čakra, saules vārds saucamie, jā. Un tur ir uguns iekšā. Un ja mums šie 3 nav balansā, tad principā mēs arī esam šausmīgi letarģiski, mēs neko negribam. Mums ir bailes, mums ir fobijas, mēs paliekam ļoti aizdomīgi vai agresīvi, trauksmainība. Un es vienmēr visiem saku, arī manā YouTube kanālā man pavēlēt ir ielikt satkrija, visi var pildīt viņu, jo viņa ir tā, kas tiešām palīdz. Un es zinu, ka man atnāk ļoti daudz, kas sāk 3 minūšu viena krija. Kas ir krija? Krija tā ir, kundalini jogā mēs viņus saucam, viņas ir vai krija, vai meditācija, vai prānajama. Un krijā parasti ir apvienota, kad ir vai nu mudra kopā ar skaņu. Kas ir mudra? Mudra ir roku kustības. Atkrijā mums ir tāda. Sievietēm ir kreisais īkšķis pa virsu labiem, vīriešiem ir otrādāk. Tad es esmu vīrietis. Tāpēc tev vajag likt otrādāk, ar ko tas ir, un mēs turam rociņus uz augšu, un ar strādājam nabas centru, un sakam satnām, un visu laiku rokas ir izteikts virs galvas, un 3 minūtītes, un mēs sākam balansēt šeit šo enerģiju, un cilvēki tiek galā ar depresijām, jo man atnāk, diemžēl tāda realitāte, ka cilvēki ļoti bieži man pat zvana, kad viņi ir tādā stadijā, kad Maija, es darīšu pašnāvību. Un satkrija, un es ļoti bieži tā ar kādu draudzeni, kas man zina, klausies, man ir draudzene, kurai vienkārši viss, viņa jau tūlīt, viņa ir uz strīpas. Es saku, paņem viņu, apsēdini, jo parasti tikai draugus kaut kādi tuvākie paliek. Es saku, un vienkārši pildat kopā satkriju. Un pēc tam parasti viņi atved jau viņu uz jogu, viņas abas kopā tad jau jogo, jā. Un lēnām cilvēks atgūst vispār balansu, un tas ir pirmās 3 čakras. Un ļoti daudz, pirms grib tur augšā kaut ko par, saku, liekties mierā vēl pa augšām, tiksim galā ar apakšām. Jā. Jo tur arī ir tā pamata bāze. Un kā tu teici, jā, ka tām sievietēm, jā, tātad, kur ir problēmas arī, protams, vēders. Tikko mums tagad tieši čakru cikls, jā, mēs runājām aizvakar par, kad paskatāmies, tā godīgi par spogu, kāds ir mans vēderiņš. Viņš visu stāstā, un mēs arī zinām, kas notiek ar mūsu čakrām īstenībā. Vēders visu pastāstīs priekšā. Brīnišķīgi. Es tagad tieši ļoti aizķēru tavu to domu par depresijām, un man tiešām gribās to vairāk akcentēt, jo šobrīd atkal pievēršoties tam ārkārtīgi nemitīgam sociālam presingam, kas ir no ārpuses, arī informācijas, cik ļoti uz mums uzgāžās ikdienā. Mūsu smadzenes nespēja to visu kvalitatīvi izanalizēt, jā, atlasīt, kas ir nevajadzīgs, un salikt pa plauktiņiem, kas ir vajadzīgs. Līdz ar to, diemžēl, cilvēki tik tiešām jūtās, kad viņi kaut ko nepaspēja. Ir šī FOMO, jā, teiksim, fear of missing opportunities, jā, ka viņi kaut kur skrien, ka vispār tas laiks skrien. Un tāpēc to, ko es esi pateikusi par tām depresīviem stāvokļiem vai arī īsti klīniskā depresīva, tik tiešām tas ir mūsdienās, tāda ir mūsu realitāte. Jā. Un, mīļie draugi, ko var pateikt? Principā ir vienkārši jāsāk ar to, kad ir jāsazemējās, cik es saprotu. Jā, viss sākums ir sazemējums. Ar to mēs sākam. Un tad lēnām, un
neprasiet no sevi daudz. Es vienmēr saku, cilvēkam liekas, ka viņam ir jānāk, jādara viss. Un es vienmēr saku, bet tu vari vienkārši būt klātesošs, vienkārši esi. Padari kaut ko, es atstīgs, atkal paturpini. Daudz sēž tikai, jā. Bet ir kaut kāds, teiksim, režīms vai plāns, teiksim, man ir jājogo tur 2 reizes nedēļā vai 3 reizes nedēļā, vai ir kaut kāds, teiksim, meitenēm, kas tagad uzsāks, jā, teiksim, rūpēties par savu ķermeni, jā, par savu hormonālo sistēmu, vai ir kaut kāds tāds minimums nedēļā, ko tu varētu ieteikt, praktiskais? Praktiskais, jā, es vienmēr saku tā, ka pirmkārt, es arī skatos, kāds ir cilvēks, jo katrs mēs esam ļoti, ļoti savādāks. Jā, un es redzu, ka kāds viņš nekad nebūs spējīgs pat uz vienu garo nodarbību nedēļā. Ir tādi trauksmaini no sākuma, ja es viņam pateikšu, ka tu 90 minūtes jogos, viņam jau prāts eksplodē tikai no tā, ka no mana dārgā laika 90 minūtes, man tam nav laika, bet es vienkārši esmu tiešām šausmīgi pati fanoju, ka man meitenes tās, kas bija pirms tam, es tikai ņemu īsās nodarbības. Es tikai dažas minūtes pildu, un viņas lēnām, viņas saka, kā beidzās jau 90 minūšu nodarbība, ka viņas saka, ka viņas iemācās šo iekšējo mieru, jo joga jau tev iedod to mieru, balansu, un ka man cerēs, mēs sakam, ka kundalini joga ir materiālā labklājības joga, jā. Materiālā labklājības joga, tas ir vajadzīgs. Jā. Un tas ir vajadzīgs. Un tad, kad mēs esam mierā, savā centrā, protams, ka mēs esam spējīgi radīt, jā, mēs nedaram kaut kādus muļķīgus lēmumus, mums nav kaut kādas tur pēkšņi izdevumi uz emocijām, jā. Mēs tā ļoti, tas jā, tas nē. Jā, citiem no malas izstāsta, ka tie ir gan tā kaut kā tādi palikuši tādi dīvaini, bet tā, kad tu esi mierā, tu spēji pieņemt lēmumus, kuri tev nes labklājību. Brīnišķīgi. Manuprāt, šeit tagad viss man kopā tā kā sakārtojās, jā, tātad ar jogu, ar kundalīni jogu, ar šo te elpošanu, ar to mieru. Tu vari gan labi komunicēt ar savām finansēm, prātīgi komunicēt ar vīriešiem un sev apkārt esošiem cilvēkiem. Līdz ar to tava dzīve, principā, kļūst tāda daudz harmoniskāka, varētu tā pateikt. Harmoniskāka, un arī tu iegūst daudz vairāk laika. Kaut gan šķiet, jā, jogot, meditēt, tu tērē laiku. Jā, un bieži vien cilvēki saka, man nav laika, bet tu saki tieši otrādi, ka tas laiks pēc tam atrodās. Jā, un tu pat es nesaku, to sāku teikt man meitenes no jogas grupas, ka viņas teica, ak, Dievs, man tagad ir tik daudz laika. Un jā, un viņas tā kā teica, ka lēnām, kad jogo, tu sajūti, ka tā diena, tu esi apzināts, tu esi šeit un tagad, tu neesi kaut kur tur aizskrējis, tu esi tiešām mirklī. Un ja tu tā lēni apzināti, tu pārstāji skriet, tu zini, tu nekavē, tu esi visu saplānojis, tev ir daudz laika. Un tavas izvēles. Un tu arī izvairies no liekām kustībām, jā? No nevajadzīgiem kontaktiem, no liekām kustībām, jo tev ir ļoti tāds dzidrs, skaidrs prāts. Jā, tu izvērtē, vai tu gribi, vai tu negribi, un tas dod tev vairāk šī laika un kvalitātes. Jā. Brīnišķīgi. Mīļā Māja, saki lūdzu, vai tev ir kaut kāds novēlējums, vai tev ir kaut kāds, teiksim, ar ko tu gribētu padalīties ar mūsu meitenēm, kaut kas tāds tavs? Es nezinu, vai es tā varētu kaut ko tā teikt, kad dalīties. Man jau gribētu teikt, ka katram vajadzētu ļaut sev piedzīvot sevi. Un tas, ar ko mēs arī dalāmies, tas viss būs tikai ļoti subjektīvi. Un es vispār šobrīd arī saskaties sociālajie tīkli, un tas kādam liekos, ka man ir kaut kāda perfektā dzīve. Nē, es arī raudu, jā, es arī mēdzu nokrist uz paklājiņu, vienkārši raudāt, jā, un es gribētu novēlējumā varbūt ļaut cilvēkiem vienkārši sākt sev dzīvot, neprasot no sevīm, valkāt šās muļķīgās kurpes, kuras man jau tas, kā mēs runājam sākumā, ka viņas jāvalk. Varam noņemt. Labi, bet tad aicinājums novelkat tās kurpes nost un vienkārši ļaut sev patiešām dzīvot, forši, kaitīgi, nemēģinot būt labas kādam, nemēģinot izpatikt, nemēģinot tā kā iederēties kaut kur, sevi ielikt, kad es te būšu laba. Agrāk vai vēlāk jūs tāpat no tā noliks nost. Un tad cilvēks ir pats nelaimīgs, pārējie nelaimīgi.
no tā, ka mēs mēģinām būt kaut kas mēs neesam, un tas sapnām. Es esmu es, un es savienojos ar savu patieso identitāti. To es arī novēlu, katram atrast savus sapnām. Nu, ko, mīļie draugi, satnām. Ar mums ir bijusi mūsu burvīga, brīnišķīga, starojoša Maija Freinfelde. Paldies tev, mīļš, par šo tikšanos, un es ceru, ka jūs jau šobrīd un tagad atmeklēsiet Maijas Freinfeldes mājaslapu, pierakstīsieties uz pirmām savām jogas nodarbībām, jo Maija arī piedalās mūsu kopīgos webināros, semināros, un man arī ir tā iespēja piedalīties Maijas foršās nodarbībās. Tās nav vienkāršas, es varu pateikt uzreiz. Man tās nav vienkāršas, jā, bet tas ir ceļš uz veselību, harmoniju un vienkārši laimi. Paldies tev! Paldies!